Vai cilvēks esot vairākus miljonus gadus veca? Interesanti ir pret evolūcijas teoriju vērstie Siperta vēsturiskie argumenti. Siperts apšauba uzskatu, kad vēsture atbalsta uzskatu, ka cilvēks esot vairākus miljonus gadus veca un pārmaiņu rezultātā pamazām attīstījusies no pērtiķiem uz cilvēkiem kopējā priekšteča. Evolūcijas teorijas piekritēji uzskata, ka par to liecinot vēsture un paleontoloģija. Bet vai tas patiešām tā ir? Vai vēstures pētījumi nepārprotami un skaidri apstiprina šādu uzskatu? Siperta atbilde aptuveni ir šāda. Ja mēs pievēršamies cilvēces vēsturei, tad ieraugām diezgan neparastu ainu. Proti cilvēks. Saprātīgais cilvēks uz vēstures skatuves parādās pārsteidzoši pēkšņi. Lai gan pēc evolūcijas teorijas piekritēju atzinuma, viņš esot eksistējis jau vismaz 2 miljonus gadu. 2 miljoni ir liels laika periods. Visu šo laiku cilvēks nedz ceļ kādas paliekamas celtnes, nedz atstāja kādus rakstiskus pieminekļus, principā gandrīz bez pierādījumiem. Bet tad pēkšņi, apmēram 3 līdz 4 tūkstošus pirms Kristus, viņš parādās jau kā augsti attīstītas kultūras pārstāvis, kas patiesībā ne ar ko neatšķiras no mūsdienu cilvēka. Par to ik viens var pārliecināties, izlasot kaut vai pamatskolas grāmatu par seno tautu vēsturi. To darot, jums atklāsies pārsteidzoša aina. Jūs atklāsiet, ka minētajā laikā, 3 līdz 4 gadu tūkstoši pirms Kristus, Ēģiptē pastāvēja augsti attīstīta un labi organizēta sabiedrība. Mums šodien nebūtu viegli atkārtot viņu sasniegumus inženieru mākslā un celtniecībā, kuras vainagojums ir slavenās Ēģiptes piramīdas. Šajā laikā eģiptieši jau prata ne tikai urbt un labot zobus, mumificēt savus valdniekus un būvēt piramīdas, bet arī lasīt un rakstīt. Pēkšņi līdzīga civilizācija parādīšanās, apmēram tajā pašā laikā, ir novērojama visur pasaulē. Tie ir šumēri un babilonieši, tie ir druvīdi Indijā, tās ir pirmās Ķīnas valdnieku dinastijas, tā ir plaukstoša civilizācija Mazāzijā, tā ir civilizācija Krētas, Lieldienu un Britu salās, tā ir grieķu kultūra un visbeidzot acteku, maiju un inku kultūra Amerikā. Šīs augsti attīstītās civilizācijas, kā jau minēts, parādās pilnīgi pēkšņi, un mums nav nekādu vēsturisku pierādījumu, ka tās būtu ilgstošas miljoniem gadu ilgas attīstības rezultāts. Tādēļ, pārdomājot vēstures faktus, rodas jautājums, kā tas bija iespējams, ka pilnīgi pēkšņi eģiptieši iemācījās būvēt savas piramīdas un divupieši savus tempļus, kas pat ar mūsdienu tehnoloģijas palīdzību nebūtu viegli paveicams. Vai nevajadzēja paiet daudziem gadu tūkstošiem, lai pamazām attīstītos un pilnveidotos, piemēram, eģiptiešu inženieru māksla un rakstība? It kā vajadzētu, un evolūcijas teorijas piekritēji saka, ka tāda esot bijusi. Bet vēsture un arheoloģija par to klusē. Tā mums nedod nevienu liecību par to, kā maz pa mazām mežonīgie alu iemītnieki kļuva par advancētiem un ļoti, ļoti gudriem piramīdu celtniekiem. Tas, ko mums rāda vēsture, ir fakts, kā 4. un 3. gadu tūkstotu pirms Kristus pēkšņi parādās augsti attīstīta civilizācija, bruņot ar tehnoloģiju un rakstītprasmi.
Turklāt tā parādās vienlaikus dažādās tautās un valodās gandrīz visā pasaulē. Gan izņemot to Āfrikas daļu, ko evolūcijas teorijas piekritēji uzskata par cilvēces šūpuli. Bet no kurienes šīs kultūras radās? Varbūt būtu jāsāk ticēt fantastiskajiem stāstiem par viesiem no kosmosa, kas pēkšņi izmainīja Zemes ļaužu dzīvi. Diemžēl šāda ticība nav retums. Jo cilvēki šodien drīzāk ir ar mieru ticējuši šādai pavisam fantastiskai lietu norisei, nekā tradicionālajam, visnotaļ saprātīgajam un ticamajam kristiešu skaidrojumam, ka tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas ir ņemts no Bībeles. Šeit jau ir drīzāk tāds kā naids un nepatika pret Bībeli, jo īstenībā Bībele ir viss vienkāršākais, saprotamākais un precīzākais skaidrojums šim te visiem notikumiem. Un tātad pēc mūsdienu cilvēku atzinumiem tas nevar būt patiesi. Tomēr gan ebreju svētajos rakstos, gan šumēru, babiloniešu eposām, poēmu par Gilgamešu, ir atrodams stāsts par plūdiem, kuros gājusi bojā civilizācija. Šādi stāsti ir atrodami vēl arī citās kultūrās un ir ļoti plaši izplatīti visā pasaulē. Šajos plūdos pēc Bībeles stāsta izglābās tikai Noā ar savu ģimeni, kas kļuva par jaunās civilizācijas šūpuli. Bībele stāsta, ka neilgi pēc tam pie Bābeles cilvēce zaudēja vienotu valodu un tika izkliedēta plašā apkārtnē, radot eģiptiešu, šumēru un citas kultūras. Tas arī ir izskaidrojums tam, kādēļ eģiptiešu un pārējās kultūras parādās pēkšņi, it kā ne no kurienes. Tūrs Hejerdāls savos kuģojumos ir uzskatām parādījis, ka šie cilvēki nokļuva Amerikā un Lieldienu salās. Kā šie cilvēki nokļuva? Ko apliecina arī šo tautu leģendas. Taču šīs kultūras, sākot ar eģiptiešiem un šumēriem, nevis evolucionēja, kļūstot arvien augstākas un attīstītākas, bet pretēji, tās degradējās. Senās civilizācijas panīka un gāja bojā. Lielākas ļaužu grupas pārvietojās uz Eiropas ziemeļiem, tās dzīvoja noslēgtos baros un bija pakļautas asinsgrēka postošajai ietekmei. Tam sekoja strauja deģenerācija, radīdama tā saucamos pirmatnējos cilvēkus. Taču šīs tautas, lai gan to kultūras līmenis palika zems, neiznīka pilnīgi. Tad, kad tās sasniedza kristīgā ticība, šīs tautas īsā laikā ne tikai atguva zaudēto, bet spēja arī iesaistīties jaunas civilizācijas jauncelsmē, veidojot rietumu kristīgo kultūru. Šo vienkāršo notikumu izklāstu atbalsta kristiešu Bībele, vēstures un arheoloģijas liecības, kā arī veselais saprāts. Attiecībā uz arheoloģijas liecībām Siperts savā grāmatā norāda, ka līkajiem un citiem evolucionistiem nevajadzētu meklēt civilizācijas šūpuli Āfrikā, kur tas nekad nav atradies. Turpretī, pievēršoties Ēģiptei, Šumēru valstī, Babilonijai, Indijai, Centrālajai Amerikai un Peru, viņi būtu atklājuši, ka mūsu senči cēlušies nevis no pērtiķveidīgiem radījumiem, bet no cilvēkiem ar augstu intelektu un attīstības līmeni, kas cēla piramīdas pret debesīm vērstus torņus un citas celtnes un ēkas, par kurām mēs šodien brīnāmies. Savukārt ģeologs un teoloģijas profesors Alfreds Rehinvergs, izvērtējot evolūcijas teorijas piekritēju sniegtos arheoloģiskos pierādījumus, saka: to, ka cilvēku rases atzarojumi ir dzīvojuši alās, neviens neapšauba. Par to, ka lielas cilvēku grupas deģenerējās līdz pat mežoņa līmenim, neviens nestrīdās. Taču secināt no tā, ka visa cilvēce ir cēlusies no alu iemītniekiem vai izveidojusies no mežoņiem,
vai pat vēl zemākām būtnēm, nozīmē izdarīt nepamatotu secinājumu. Tieši pamatotu argumentu trūkuma un patvaļīgas esošo faktu interpretācijas dēļ arvien vairāk un vairāk cilvēku, to vidū zinātnieki, šodien apšauba evolūcijas teoriju.